Os occipitāle cūkai atrodas šajā vietā. Šajā ieskaitot izaugumus un kondiļus. Tātad šis kauls sadalās 3 daļās par squamocipitalis, pars lateralis, ieskaitot izaugumu šādi 2, un pars basilaris, kas ir šī te daļa. Tātad ir foramen magnum un foramen lacerum cūkām un zirgiem, kas atrodas šajā vietā. Šis ir foramen lacerum 2. Tālāk pie pars basilaris ir impressio medullaris, ko mēs varam saskatīt arī no ārpuses, bet impressio pontina mēs varam redzēt tikai sagrieztā galvas kausā. Tas atrodas. Šis ir impressio medullaris, un šajā vietā ir impressio pontina. Tālāk. Pie pars lateralis ir condylus occipitalis, tie ir šie 2 kondiļi. Tad ir processus jugularis, šie izaugumi, šie 2 izaugumi. Tālāk ir canālis nervus hypoglossī, kas atveras zem locītaupa augura bedrē. Tā ir bedres starp locītaupa auguru un jugulāro izaugumu. Un šis canālis nervus hypoglossī ir šis te caurumiņš cūkai. Tālāk pie squama occipitalis ir protuberantia occipitalis externa, kurš cūkai nav vērojams. Tad ir crista sagittalis externa, kura ir vairāk pieder pie parietālajiem kauliem, bet ir tikai zirgam un sunim. Tad ir crista nuche, tā ir šī šķautne augšējā, un linea nuche ir atgremotājiem.